Gribu pastāstīt jums vēl tādus novērojumus. Parasti, kad mašīnā ielē AFMT piedevu prolonga firmas, tad pirmās dienas baigi labi mašīna iet viegli, motoriņš griežās. Un tad paiet kādas 3-4 dienas, paiet nedēļa, un tu vairāk nekāda atšķirība nejūti. Vai tev ir parastā eļļa, vai tev ir prolongs klāt, tu pierodi pie visa, ne? Man bija tāds gadījums, zvana draugs no Salacgrīvas. Klausies, es pie zvejniekiem, tev dabūju nēģis, atbrauc pakaļ. Rudenī tāda jauka saulaina diena. Saka, sievai, brauc man līdzi, braucam. Forši saulīts spīd, rudens diena, braucam caur aloju, tur tālbraucējiem ļoti labi šosei iztaisīt taisnu. Liekas, policija arī nekur nav, motoriņš lēni žužina, paskatos spidometrā, 130 km/h. Parasti es tik ātri nebraucu. 100, varbūt kādreiz 110 kaut kur, bet 130 parasti es nebraucu. Sabīstos, nomet gāzi, brauc, pēc brītiņa paskatos spidometrā, atkal 130 km/h. Tas motors tik viegli griežās, tik labi iet, ka tu nejūti ne to ātrumu, ne to motoru rūkoņu. Tas bija man BMW 320. Tagad es atļāvies un nopircis citu mašīnu, un atkal, kā nopirkt mašīnu, tā tūlīt pielēja prolongu. Es tak neko sliktu negribu savai mašīnai. Ja jūs man ticat, tad tā tas, diemžēl, ir. Par nēģiem es pastāstīju par zemniekiem, gribu pastāstīt. Ir motocikletam tāds sarežģīts mēsls.